Šodienas 17. oktobra Ķekavas novada domes sēde visumā aizritēja mierīgi, bez kontroversiāla jautājuma skatīšanas un bija neparasti īsa, mazāk kā 2 stundas. Vispār ir radies tāds iespējas, ka esošā domes koalīcija vēlas šo te koalīcijas kuģi mierīgi aizdreifēt līdz vēlēšanām, un tad jau redzēs. Bet galvenais, kā jau mēs zinām, kā strādā vienotība, nesataisīt nekādu sū, un tad jau viņi būs tie labie, kuri, tā teikt, ir izairējuši šo te lielaivu caur krīzes viļņiem un paglābuši dzīvības. Ja? Jūs sapratāt salīdzinājumu. Bet tā strādā jaunā vienotība. Bet labi, kāpēc tad šī domes sēde bija tik īsa? Arī tāpēc, ka Izglītības, kultūras, sporta komiteja, viena no Ķekavas novada domes komitejām, uz domes sēdi nebija atnesusi nevienu jautājumu, jo šī komiteja nemaz pagājušā nedēļā nenotika. Un nenotika tāpēc, ka komitejas vadītāja Romanovska bija gluži vienkārši ārzemēs atvaļinājumā. Atvaļinājumā, jūs jautāsiet? Atvaļinājumā, jā. Kas? Tas jau nekas, ka domes deputātiem vai komiteju vadītājiem vispār nav atvaļinājums likumā paredzēti vai pašvaldības nolikumā. Bet, sēde nenotika. Vai tad varētu būt tā, ka komitejas vadītājs, piemēram, vispār neorganizē sēdes? Arī varētu būt saskaņā ar domes priekšsēdētājs šodien sniegto skaidrojumu domes sēdē. Arī tā varētu būt. Bet saņem noteikto komitejas vadītāju atalgojumu. Tā mums gāja. Skatieties video, izdariet secinājumus. Jauku visiem dienu! Mums darba kārtībā nav neviens izglītības, kultūras, sporta komitejas jautājums. Sakiet, komitejā, es vienkārši neesmu informēts, komiteja nenotika, vai notika, vai... Ja nenotika, kāpēc nenotika? Paldies! Kā jau komitejas darba locekļi saņēma izziņu pagājušā nedēļā, tad Izglītības, kultūras, sporta komiteja nenotika. Bet kāpēc? Tā ir komitejas vadītāja vai vietnieka izvēle. That's all, folks.